Saki? Nenovibrē. Es saku, nevibrē. Čau, esam jauns video. Esam beidzot Ventspilī 400 metros. Testējam, mēģinam. Ir jau otrā diena, pirmā diena ir pagājusi. Mēs atbraucām, izkrāmējāmies, mēs bijām tādā skrejienā, ka vakar neko nepaspējām safilmēt, diemžēl. Bet vakar arī viens testa brauciens katram bija. Jā, mēs katrs vienu izbraucām, jo mēs bijām uz pašām beigām reāli. Jā, jo brindas bija drausmīgi garas šodien. Esam jau arī rīts bišķi ieskrējies, esam sapulcē jau bijuši, sākam gatavot mašīnas. Jā. Pasākums ir milzīgs, tauta ir daudz, mašīna sezonas lielākais pasākums. Jā, jā. Un tas ir Drag Race festivāls kā tāds, un viņš tagad kā festivāls palicis, tad notiek visi žuka, mēģināsim mums to visu parādīt. Nezinu, kas mums tas sanāks, kā mums tie mazie palīgi, kad fonā palīdzēs kaut ko safilmēt. Bet būs jau labi. Esam bijuši ar kamerām nodrošinājušies. Jā, ir vēl ekstra GoPro vēl viens, tā kā būs 2 GoPro, 1 DJI, būs. Mēģināsim kontentu ļoti daudz safilmēt, cik vien var pēc iespējas vairāk. Labi, skatāmies tālāk un sākam darboties. Mums ir jāsalē degvielas, mums ir daudz, kas jādara vēl. Par sponsoriem vēl jāparunā. Jā. Jā. Mums ir ierastais Redpart sponsors, ko jūs vēl labi zināt. Kur var dabūt vislabākās, lētākās, ātrākās detaļas. Vienkārši perfekti pie viņiem. Tā kā links ir aprakstā, droši iet pie viņiem. Mums parādījies jauns sponsors. Uz šo dienu mums ir ļoti foršs sponsors, MDO Plus. Pasāžu tīrīšana, mazgāšana. Tev mājai logu vajag nomazgāt 3., 4., 5. stāvā zvani džekiem. Viņi atbrauks nomazgāt, nekāda problēma sienas. Tev bail kārties pa logu ārā, uzvani MDO Plus. Viņi atbrauks nomazgāt no ārpuses. Džeki zin, ko dara. Jā, tie mums šogad bišķi arī uztaisna šito gonku ir nosponsorējuši. Jūs tālāk visu redzēsiet. Mēs jau vēl runāsim un darbosimies un uz labi. Izbaudi dienu, te jau redzēs, kā mums ies. Tieši tā. Tas jaudinieks, jā? Šitais esot tas, uz kuru iešot šitie dīzeļi. Tur ir mistisks šķidrumiņš iekšā. Liels paldies mūsu draugiem. Kā redzat, tiek izmantots viss. Jo rekā mēs vakardien uzzinājām, pat ar pilnībā tukšu bāku nav tas labākais, ko braukt. Uzkars degvielu un izsūdīgi. Mēģināsim braukt tiesa pilnu. Izmēģināsim vienu braucienu pilnu, pēc tam pamēģināsim gaisu nolaist riepām, pastīties, kā ir tad starti. Pārkings īstenībā ir, mēs esam diezgan tā kuplā skaitā. 2 busi mums ir, brauc vēl cilvēki, visi te mūk no kamerām. Jā. Mums pelākais tika smuki atrasts ar trali. Un atkal, protams, paldies MDO, kas iedeva busu, ar ko aizvilkt. Poši džeki atbalsta mūs. Tā kā, ja vajag kaut ko nomazgāt, fasādi, logus, visu, droši raksta. Šitais viens no fizikiem, kas arī tur strādā. Īstais pārbaudījums mūsu jaunajiem mikrofoniem ar vēju. Jā, vējš ir labs. Kā jau uz lidlauku. Jā, nezinu. Jāiet aplīts, jāparāda jums, kas tur labs notiek. Nekī mūsu bēmbis, ko visiem tagad jau interesē, kā iet un ko iet. Brauc gan lēnākā klasē nekā tavs Auģiks, bet ir potenciāli braukt viņa klasē. Palaidīsim pēc X, kas brauc. Baigais haoss notiek. Jāpierod viņai ļoti pie startiem, kas viņai ir ļoti slikti pagaidām tā, ka tiešām ļoti slikti. Nu, bet cilvēks to pirmo reizi dara, nekad to nav darījis. Tā ir meitene, sāksim ar to. Panāc maliņā. Nevajag nolikt meitenes. Nu, tad ir visi monstri, kas te ir redzami. Mikrofons vienkārši sarkanē jau iet. Ļoti daudz jau redzētas mašīnas un arī ļoti daudz, kas ir pirmo reizi redzams. Ļoti daudz ir zviedri, lietuvieši tā, ka... Jā, šogad ir ļoti šogad daudz. Ir tiešām daudz ko redzēt. Ja tu neesi atbrauc un skaties video, tad būs iemesls nākošu gadu atbraukt. Jā. Tas pasākums paliek vienkārši milzīgs, jau man patīk. Visi tāds žuki, kas notiek, visi tādi saliedēti, visi forši.
Patīk. Ir vērts atbraukt. Teikt, pierādījums sīkais, pilnīgi stoku 1.9 var braukt. Tā kā tu arī vari mierīgi atbraukt ar savu mašīnu. Nestoties, cik tev ir zirgi, jā. Man, diemžēl, ir ļoti lēna pagaidām mašīna, bet es tāpat piedalos. Kāpēc? Jā, vispār lēnākajā klasē atpaliek 2 sekundes. Bet to varbūt mēs tūlīt atrasināsim, mēmākais failiņš iepūtīsim, aizies. Jā, mums kāds softs un būs labāk. Ir arī mūsu vēl vieni draugi, golfiņi. Infra viņam 999, tā ir EK 25, man liekas, 202. klasa. Tā ir 14.5. Numuri, forši pēc numuriem, tu vari saprast, kur klasē kas brauc. Sākās ar 100. sērija ir 15.5 un te lēnām pa solītim uz augšu. Jo pirmais cipars augstāks, jo augstāks pirmais cipars, jo ātrāk laika ir. Te mums ir TDR būda. Mēs neesam blakus šoreiz. Jā. Bet paskat. Bet te kaut kas jaudīgs izstās. Pasties uz to ķebli iekšā. Kaspa auto. Kaspa auto. Izkrita. Paskat. Ej pārku var redzēt. Tas nokrita. Noslēpē. Kas tik te? Viņš ir takcek kaut cērā. Ej, tu nost. Kaspa ķebli. Kaspa komfort. Kā jau vienmēr cilvēki ļoti daudz apkārt. Kaspa intercooler. Paskatāt jauni. Paskatās uz šo. Ko CDD saka? Jā. Nākošais jautājums. CSDD saka, jā, tieši tāpat kā par tiem dragsteriem. Jā. Ej, tu Tā ir 1.9 turbīna? Daimo. Daimo. Šis nav nopietni. Jā. Šis nav nopietni. Šokā, bro. Tas ir ļoti, jā. Davai, Šis ir kaut kas. Šitā mēs varam, jā. Arī es uz šito skaistumu. Tā ir jauda. Viņš arī iet. Viņš arī iet. Audi, RS, V8. Jā, dragreisā ir, kur, diemžēl, BMW ir krietni mazāk vai par laimi, es nezinu, bet... Tāpēc jau pieziņas. Jā. Trakais 1.9. Jā, es no viņiem labprāt dabūtu kā ieplūds kolektoru. Šis ir jaudīgais 1.9. Tāds pats motors kā manā Audikā. Tāds pats motors kā manā. Neredz spēles, tas nav jaudīgs motors. Nu, Belim redz. Uzskrienies, Vil! Sīgais. Jā. Mazie dragsterīši, ar ko sākās bērnu braukšana. Bērni, jā, brauc bet speciāla klasa. Trenējās, reakcija, viss. Tur ir laba komanda, tur tālāk daudz, kas varētu būt. Deir.
Daudz. Te ir atkal BMW. Un GTR. Un pēc aizmugurējām riepām jau šim var saprast, ka mēmākais aparāts. Tiešām. Šeit ir ko redzēt. Skaisti auto, jā. Skaisti, ātri, jaudīgi, visu, ko Te ir visu, ko vien var vēlēties. Te ir... Okay. Un pats labākais, šitie visi street legāli. Jā. Viņi paši savu atbraukuši ir uz savu braukšanu. Tevis atvest, bet braucu no Zviedrijas. Ne, Somija. Zviedri bija lielākā daļa. Tā kā... Es saku, šeit visiem cilvēki ir Volviķi, ir BMW, ir Aizies TDR. Aizēj uz Phaetonu paskaties. Aizēj uz Phaetonu, jā. Tu jau izkusīji. Kāds paaugs. Tādā pasēdē tas tik būtu kaut kas. Droši vien vēlāk dosim meitenēm kameras, lai viņas filmē kaut ko no malas. Mums pašiem GoPro saliksim iekšā, lai kaut kāds kontents ir. Jā, saka, ceška, te deška. Te par foniņā, jā. Un nav tēdēji. Jā. Kāspariem. Jā, mūsu ir Žeki brauc Baltijas klasē. Tā ir pirmā reģistrācija. No tas bija Žeku stoks pierādījums. Uzreiz smaidīšu sirds, tāds siltāk. Kad īzelīs tur iekūpās bišķi. Ir labi. Jā, es saku, te ir arī jauns rekur kupra, piemēram. Te ir visu, ko redzēt. Vēl jau mēs tikko izgājām ātrākās klases, te ir visi, ko aiziet no mums sākot aiziet jau tā kā mierīgākas tās klases. Mums droši vien vēl tā jāizskrien ātri, mums jāparāda, jo mums sāksies, mums te katram savā klasē jābrauc, un sāksies lēkāšana pa klasē braukšanas. Jāsāk sildīt motori un vispār epipēja. Jo dīzeļiem ir jāpagaid. Ir plus, ir vēsts pagaidām. Tas nozīmē, ja mums būs iekšā braucējiem vēsāk, ja mašīnas ies labāk. M3 uzreiz jau startiņā, tad skaisti, jā. Sanāk, skatos, ka tribīns vēl nav piepildīts, bet Karmāli jau cilvēks stājās un tūlīt dzirdēsim Normālu Lāču. Tas ir pa 103. numuriņš. Jākabs Podnieks. Man patīk ļoti latvisks vārds uzvārds. Jākabs Podnieks. Nu TDR slavenā, TDR brigāde. Jā, redzēju arī Janku. Bet Cūku gan es kaut kādā skatās, varbūt tās festivāli vai ne? Man liekas, ka stūrīt izstāvā. Atradu paslēdz. Nu, ko nobraucam pirmo kvalifikācijas braucienu, teikšu, ka ļoti labi bija. Diemžēl nepaspēja kameru, jo vienkārši bija. Mēs tikko paveicām ar Rosmo filmēt, man pienācis teica, ka man jābrauc, es ātri skrēju. Dīzels nebija līdz galam sasils labi, kad iepriekš jau bija paspējis pasildīt mazliet. Saslēdzos visu labi, viss kārtībā. Būs jāskatās kādu laiku. Cerams, jau būs labi laiki, labāk nekā vakardien. Nu, es uzskatu, ka būs viennozīmīgi labāk nekā vakardien. Bet izskatās, ka mēs pirmajā lēnākajā klasē īstenībā esam diezgan maz cilvēki. Ir iespēja man varbūt pat pacīnīties būs. Protams, jāskatās kādu laiku. Žēl, ka tas telefonu neesmu paņēmis līdzi, varētu paskatīties kādi ir live dati. Jo mājaslapā arī visu var redzēt, visus
laikus. Tā kā, jā. Nu, skatāmies un gaidām nākamos braucienus. Krāsas, svilts, pamanāms. Un pieejams stilu. Nu ko, esam, pirmais starts, pirmie treniņi. Skatīsimies, kā ies. Klip, klap, spraudzējies. Ir silti, ir mākoņi, nepatīk. Mošsējies. Svīkam pietrūks pussekunda. Visādiem gudriem puikām spriež. Ko dzēst nost, kā var nodzēst bišķi tā laiku, lai bišķi labāk. Skatīsimies, eksperimentēsim. Es pieļauju to, ka jūs man slikti dzirdat. Es jau tā esmu ķiverēju, man tā zeķi ir galvā. Vairāks pats sevi dzird. Bet no, šitais ir cits līmenis. Bet ir interesanti. Mēs brauksim kopā ar Raiti, arī no TDR, tāds cilvēks ir liela. Tas man arī baigi iebilst tajā dragreis pasākumā. Viņš man piespieda likt 1.9 īstenībā. Un viņš man savilka provodku viņam. Es no viņa dabūju pirmo jaudas kitu, pirmo turbīnu, pirmo zīrneklis, prauslis, visu. Ja tas ir tas cilvēks, ar ko viss sākās man. Tagad man sanāja par viņu stāties. Pret ilgiem laikiem ir atgriezies dragreisā, vai ilgi nebrauca. Es ceru, ka jūs redzat, kas mums priekšā stāv. Pagājuši biļķa Ventspilī. Es domāju, jūs visi redzējāt, kā es pret viņu braucu. Ir tāda smuka bilda arī, kur mēs abi stāvam, abi kūpoši. Šogad viņam ir izplatējis ar aizmari. Bet tur ir B5 ar 2.5. Šogad viņš izklausās labāk, tāds dzīvīgāks. Pagājuši viņš izklausījās diezgan bēdīgāk. Kā izpaldīt dragreisa burvīgu, es domāju, ka šis ir diezgan foršveidi. Tā kā, ja kāds grib, tad droši iet pie tā autobusa, tur, kur oranžais dragsteris garais stāv. Un iemaksājam 20 eiro un ceram uz uzvaru. Tāpatās tur arī var dabūt visādas skaistas atsveicinātais. Braucam visu laiku ārā, nevar notrāvīt nekādu. Pātri, jā. Tā kā, mēs tāvam visi vienā, visu laiku jau visu dienu mēs brauksim. Viss šādāk nekā gribētos. Nākošā problēma. Nākošā atkal par īsu ir. Jā. Šis ne tas pa vidu Šīgam attiecas 0,5. Šīgam pietrūks 0,5 sekundes. Viņam iepēc pus sekundes klāt, ko izdarītai mašinā iet ātrāk. Tas ir daudz. Davai, lai veicam. Jā, šitā ir. Sarunāties vienmēr interesantā. Tas bija no kupejas, no blakus. Man liekas, jā, ir īstā paudze. Man tā šķiet, ka tas ir pareizais. Tur jau gandrīz pēc pauzes. Paņēma falšu, un es tā arī viņam turējos. Mums ir simdeļā vienādi laiki bija kvalifikācijā, un tā es arī viņam turos. Vītašāt, šitais vītašāt. Jā. Bišķi pureklis. Ir labi, ir labi, ir labi. Būs labi. Nobraucām visu šitajā galā, tagad ir jāpagaida, lai tikt apakaļ un...
Tā kā atkal pievaram ausis tiem, kas tādi mazāk jaunāki. Tagad es dabūju savus laikus, un, diemžēl, viņi nav ļoti spožoši. Man ir ļoti lēns, man vajag reāli dabūt sekundi nost, kas ir ļoti daudz. Tagad piepumpējām man ratus mazlietiņu, lai mašīna ripot ātrāk. Diemžēl, stok 1.9 ir tik lēns, tur neko neizdarīt, un mēs arī zinām, cik ļoti sagurts Auģiks ir. Fonā aiziet mašīnas. Varētu pamēģināt ūdeni lietu uz interkūleru, tā galu bišķiņu atdzesēt vairāk. Bet tagad jau starp braucieniem tev diezgan ilgs laiks. Jā, tagad jau ir atdzesēts, ja tas gals ir ok. Apkārt galvenais nespied, bet braukt, lai viņš nav slotē, bet lai viņš dzesējās, lai neiet baigā slotē. Jo interkūlers labi uzkars, tas atzīst, ir pa mazu interkūlers. Tas jau sen jau bija pa mazu. Tas ir 300 zirgu interkūlers, man jau ir 340 zirgu caur viņu. Viņš ir pa mazu. Būvēsim, darīsimies, ja mums labi. Grodziem ir plāni. Pajaukt ārā visiem, kā pāriet atkal visam pāri. Ir azartiņā bišķi iegājis. Kā jau redzam, diemžēl uznāca tas mākonis virsū. Bet neko padarīt, pagaidīs. Ir labi, kad ir tāds vējains, un labi, tagad vairs nav saules, pirms tam bija saule, ir silts. To, kad pēc iespējas ātrāk nožūs. Un kas ir pluss? Nē, bet vienkārši, ko es izdarīju, lai man Auģiks labāk iet, es nolūcīju spoguļus, es izrāvu ārā beņķiem tās augšas. Pilnībā viss, kas no salona bija liekas, to izvācu ārā. Un cerēsim, ka būs labāk. Jā, diemžēl stoku 1.9 ir lēns. Bēdīgi mazliet par to, bet nu ko padarīt, tāda ir tā dzīve. Jābūvē ātrāk otrs motors, lai būtu jauda un būtu lielāka jautrība. Tagad jāpagaida, kamēr pāriet lietas, un tad jau būs labi, cerams. Tiekamies pie nākamajiem braucieniem. Nu ko, mans Auģiks ir mazlietiņ aplīmēts tagad. Cerēsim uz to, ka tas dos papildus laiku mazlietiņ. Cilvēki pienāca pie Bračkas Auģika klāta. Vienmēr ir interesanti paklausīties komentārus jā, no malas. Jā, stāvēt klausīties, ko citu runā. Bet, jā, ir nolīs tagad. Pārtraukums. Jā, bet ir sāk spīdēt saulīte. Cerams, ātri nožūs trase un varēs braukt. Nezinu, kaut kas par numuriem bija. Bomžu numuri. Mums bomžu numuri. Es domāju, mums jāaiziet ir, kuras smukās mašīnas pastīties. Pie Expo, jā? Jā, iziesim Expo cauri, lai cilvēki redz, kas notiek pie Expo. Jā, kā redzat, cilvēku jūra te ir vienkārši. Jā, cilvēku te ir ļoti daudz. Lietas bišķi izsita visu. Jā. Tad uzreiz besīt tādu uzroju, tāds mē. Bet, nu, laikapstākļi ir laikapstākļi. Tā jau arī bija solīts. Bija solīts mazliet vēlāk, bet izlīt tagad. Bet tas ir labi, kad ir saulīte. Viss. Čau. Čau. Netraucēt. Tāda ir influencer dzīve, ej daudz pazīstamos. Ierau kameras reiz samuls, nesaprot, ko teikt. Tā, ejam pie Expo. Ejam tur, jā. Ložņājam, tur jau cilvēki jūra ir. Bembīši. Smuki jau balta krāsa, bet kopt ir kā ir. Kaspadiiskie.
Īstais esi ir bufers. Īstos. Pizģiem. Būsim aiziesim Pasties, būsos. Orvis, kur ir ārkis un kur tu sēdi. Tu apdzinot mašīnu, paļubom, tu skaties ar mašīnas apakšu, vai tev viens pretī nenāk. Jā. Jata. Baigi jau nevar smieties pa viņām. Es domāju, kā no tām vietām varētu būt ātrāk pa mani. Mūzika. Tā kā tā, jā. Ir ko redzēt, ir. Atzīst. Nav tās, kuras ir bieži uz kaut kādiem pasākumiem, kas ir mūsu galā. Kaut kas ir redzēts, bet ir arī tāds, kurš pirmo reizi redz. Tā kā tā aiziem pie tā slavenā Monster Truck, ko tagad baigi reklamēja. Ko reklamēja? Reklamēja. Jā. Es jau neko negribu teikt, bet mums vienam brīdi doma arī bija jaunībā, ko šitādi uzbūvē. Jau šodien jau pētīju. Es atradu pasātam riepas. Tās tik būtu kaut kas. Interesanti komentāri, jā. Vismaz labi, ka riepas nav lielāks par mums. Tas ir pluss. Nevar tik tuvu līst kā pie parastas auto. Films ar ģimenēm un bērniem. Drift auto. Labi zināmie drifta autā. Jā. Vēlāk būs šovs. Mēģināsim iefilmēt, ko vien varēsim iefilmēt, ja varēsim. Es patīkam, ka īvēšu mēs varam normāli runāt, citam normāls kontents. Jā, būtu GoPro vec, jā. Tie mums ir mašīnā salīmēt. Tas jau kādu šo jūs redzat. Paldies milzīgais Redpārtam par to. Jā, vēl Bet joprojām. savu acīs gan spiež tā, ka tagad zikā vēl tā zem mazliet slapji atspīd. Atspīd labs ir tāds. Ļoti dod par acīm. Tā kā skaisti auto ir apskatīts. Daudz maz paši beigas norāmām bišķi tad pazīstamie. Kā jā, jāizbalansē dzīvē viss. Jā, bet cilvēku jūra patīk. Nē, tas ir labi, ka ir daudz cilvēku. Tas ir ļoti labi, ka ir daudz cilvēku. Jā, Ēdols Šrots kāds skatās. Tur viņi to redaktoru bija pieču, kas galda ir uzlikuši. To var droši atstiet pie manīm. Es priecētos rezervītēm. Tāpat pusasīm viss droši varat piemest. Noderēt. Cīkam vēl tas nav aktuāli, bet arī gan jau būs. Bet tev ir lielāks puses un savādāks redaktors. Jā. Rieti beidzot pienākuši otrie braucieni. Tik ilgs laiks pagājis. Sākam. Brauksim pret zinām mašīnu. Pret Golfu. Parunāts viss kas. Patīkam, zinām. Esat gatavi? Cik mums ir mašīnas? 3, mēs esam 4. Jau doļ? Iesteidzat, jau. No, what's he doing?
Ja man ir drausku, viņš neslūdz, jo viņš ir atbildi. Kas ne? Viņam apakšnāk vaļā palīgs, viņam nav opcija vairs nolocīties. Es negribu laust. Es prātīgi pamēģināšu. Raits reāli nolocīs, to pēc uzlūdot. Ok. Arī tāda taktika ir palosība. TDRs. Jā, itīs vēl itīs. Nezinu, likās gūts starts, bet vēl mums kaut kā aizlec vairāk uz priekšu. Stāst. Starps lāns bija, vai ne? Nu tāds. Tu nevinēji, ja? Nē. Es redzēju, ka tu vinēji. Bet kā tu varēji redzēt to, ka viņš vinēja? Ja vienīgi viņš izbrauc no klases ārā, Nē. cik Viņam arī bija. raķiem bija, golfam bija. Perfekti, man Es liekas. tā izmāros pāri. Es tā vēl broču aiziet, man jau bija 12,7. Viņam 12,5. Viņam bija perfektais laiks. Paulai arī 13,5,2 perfekts laiks. Es pat īsti nezinu. Man liekas, ka man pēc 4 štukām viņš paliek lēnāks nekā no 3 līdz 4 brauc. Tajā starpā, ka viņš liekas labāk iet. Nē, nu skaidrs, rīt braucam bez lampas un bez gaisa filtra. Ir, nav. Viss. Nekas nemainījās, pilnīgi. Pieliek spoguļu, laiks nemainījās. Labi, skaidrs. Gaisa, labi. Saķera varbūt bija labāka bišķi startā. Labi, braucam lampas vērā. Ja braucam vēl. Nu, man bija, diemžēl, sliktāks, jo es braucu pirmais pēc lietus, un man bija kā bija ar to saķeri. Man bija sliktāks laiks, bet es ceru, rītdien būs labāks. Kas tam mums te ir noticis? Vai sakritība? Tagad sāk? Jā. Ok. Čau visiem. Kas ir? Tā nav jāsaka. 13,5,2. Laima pilnīga. Tas ir tavs laiks. Viņas grupa ir 13,5, un viņi nobrauc vienkārši perfekti priekš viņas grupas. Es laimīgi ar to napēju. Jā! Rīktīgi prieks un laimi, bet jāskatās, kā būs rīt, jāskatās, kāda ir laika apstākļi, jo šodien arī te līsta, nelīsta, tad besis te nav besis, te ir besis, jo, nu, tie laika apstākļi ir kādi ir. Problēma ir tā, ka tu arī vari nobraukt ātrāk. Jā. Un ir jāmēģina iekļauties, jo, ja es tikšu augstākā klasē, tad būs baigi grūti. Jā. Un vispār reakcijas laiks arī uzlabojās. Tas ir ļoti labi. Nu, ar pieredzi, viss nāk ar laiku. Jā. Baigais stresiņš tā, nu, pēc, sanāk, šitā ir otrais tāds mans pasākums dragstrādāt. Bet stresiņš vēl joprojām ir nežēlīgs. Un bailes bišķītiņi rokas trīc, bet ne tik traki. Tā kā es apmierināta ar saviem braucieniem. Ar šo pēdējo braucienu es esmu ļoti apmierināta, ļoti priecīga. Jā, tiešām ļoti priecīga. Ok, tad gaidīsim nākamos braucienus. Jā, jācenšas tiešām tikpat labi. Veiksmi tev! Paldies! Jā, tikmēr mums, es teiktu, atgriežās visas 500 grupiņas, jāapstāst, vai mums kā nākamie jau būs 600 vai ne? Ja mums ir daudz, tad iesāk parādīties arī interesantāks mašīnas. Jaunais Audi Latvijas lietot, kuri paskatīsimies, kā viņam veiksies.
atrast tās manas intervijas ar Kristapu Kārimu video, kas bija 2005. gads apmēram. Bet tev vajag satrināties arī ilgi. Nu, brāči, ko mēs te darām? Ņemam gaisa filtros, cerams, ka dabūsim ar to kaut kādas sinteris jau klāt, jo bišķi pietrūks, bišķi esam pa īsi. Lai stabili braukt. Ir stabili divas sinteris, jā. No 3 braucieniem 2 sinteris esam pa lēnu. Mēģinam risināt, kā ātri dabūt sinteris klāt. Ir doma narot gaisa filtru, jo gaisa filtrs vienmēr ir bijusi pretestība. Brauc bez gaisa filtra. Mana klasa tev pieļauj tādu palaidnību. Ir trase, nav lietus, putekļiem nevajadzētu būt, jo sajies, cerams. Darbojamies. Pārtraukums ir beidzies, jā, es esmu atpakaļ, bet es ieskatījos. Vārdi, uzvārdi un starta numuru. Ar Laudiju Kuperu, skatāmies. Baigi forši būs. Viņam jau sūd neiet. Tā, nu, dienu. Brauksim, mēģināsim, skatīsimies. Es jau. Jā. Nu, šodien cits GoPro mat ieliks. Pagaidām man nav pārspam, ko nesaprotu, kā man ir jābrauc. Jā, GoPro runāja. Vai jau vajag GoPro? Es saku, man nav jāpas, kā ir jābrauc. Ja es braucu viens, tad jau tie ir teorētiski pohuji, vai ne? Tagad jau vispār ir pohuji, ne? Nē, slēdz ir Nu labi, izbraukt ārā nevari. Tu vari lēnāk nobraukt, nu? Vienkārši brauc tā kā brauc, jo tu jau tāpēc 12.5 vēl neesi sasniedz. Galvenais vienkārši neizbrauc, bet ir pa lēnu. Jāpēģina tās riepas uzsildīt visu pirmo reizi dzīvē. Ir, nav. Es nekad, lai cik gadus braucu, tad pat neesmu to loģiku sapratis, kas te ir pareizākā schēma tajā visā pasākumā. Tā izskatās, jā. Galvenais falšātam neierot vienu braucu. Viens braucot var pārbraukt laiku? Priekšā ir 3 mašīnas. Jā, bet viņi brauc ar viņu pāri. Vienītī braucot var pārbraukt laiku? Bet tu jau... Es gribu vienkārši pamēģināt, kā tagad ir bijuši pēc izmaiņām. Galvenais falš neierot. Kaut kā tā, es pat nezinu, kā komentēt. Kaut kur startā es nogulēju, es nezinu, ko es gulēju, ko es gaidīju. Lai gan vienam braucot, tas ir tā, nu... Jā... Neinteresanti, neko nesaprotu. Dīvaini braukt vienam dragreisē. Neliekas pareizi. Titīs, vēl titīs! Tiekam vismaz 16. laikam jau. Tas ir plus, jo, zin kā, šodien tu neesi braucis, tu nezini, kā tev šodien iet. Izbrauc viens, jo automāts tiek tālāk, un tagad pēc laikiem es sapratīšu, ko man vajag kaut ko labāk vai ko. Bet pēc sajūtām neliekas, ka man ir diži labāk kā vakar. Starts ir diezgan sūdīgs. Jāpamēģina tās riepas sildīt. Ja redzēs. Jābrauc. Nu, pastāst, kā bija? Es jau to draudziņu, kas ir iekšā, parunājos, visu izstāstīju. Esam bijuši uzlabojuši laiku, un tagad ir 12.6.
Tas ir ļoti labi, ja es vēlreiz tā varu braukt. Tas ir ļoti labs laiks, jo līdz 12,5 ir limits, ja es pārbraukšu pāri, man izslēdz, un 12,6 tas taisa tā viena simteļa, kas ir pieļaujama kaut kādām kļūdām. Braucu tagad viens, kā redzējāt. Ir neinteresanti vienam braukt. Starts ir tik sūdīgs, kā es nezinu. Es nekad dzīvē neesmu 0,8 reakcijas laika dabūjis. Nu, vispār es pienāku. Nu jā, tev arī nebija jāsteidzas nekur. Jā, un es brīvi apstāvu sapūst turbīnai visu. Kā ir, kas saprast tas starts, cik slidens segums ir. Un nevar īsti saprast, ja vairāk runā, ko darīt. Sildīt riepas, nesildīt, vai var katru paspēt uzsildīt viņas tik daudz, lai viņas kaut kādu labumu dot, vai ir jēga laust, vai ne. Nezinu, gaidam nākošos braucienus, esam tikuši top 16 laikam sanāk. Jā, un skatāmies, ko mums liks tālāk. Jā, jo man ir jāgaida top 8, un es domāju, ka es tāpat uzlaunčošos. Tad, kad ļauj burnout taisīt, es uzlaunčošos, lai būtu mazliet labāk. Jo man, diemžēl, ir vissliktākais rezultāts no visiem. Mani salika pirmajā braucienā kopā ar laiku, kam ir 15,6. Tavas klases mašīna ģipa. Tāpēc es īsti nesapratu, kā tā seglas te liek tagad. Tu sanāc, es biju diezgan tuvu ātrākiem, jo liek ātrāko lēnāko. Kāpēc tādu 16 vispār brauc 12 klasē, kas 4 sekundu lēnāk? Es nezinu. Katru reizi liekas atbrauc uz regreiz mācies kaut ko jaunu. Mēģinu saprast, kas šodien izdomāts, kādu noteikti. Braucam. Pagaidām ietīs. Tagad izskatās, ka stils Ramdzinis, Audi. Tādas trikveiki izrauj startu sākumā, Petruškevičs mēģina noķert, izskatās, ka tas viņam ir izdevies. Transports ar Audi, un šim Audi TNV. Nē, Audi viņš bija to tā. Ir otrie braucieni. Brauksim ar ārfotu vienu. Skatīsimies, kā iet. Kilograms dubļu paspārņos līdz razājās. Trusti, vai lauka. Nāc no darba. Darba teritorija. Nu jā, es no apakšiņas skaloju. Aici, paņem pielot to spoguli. Ar vienu atpakaļ pabrauks. Es te runāju, ka neredz jēgu šeit, viņas nepaspēja uzsilt. Ej! Oi, saulīte, silti, jā? Man ir pat raku mazliet, viņa ne silda, bet jau cepība. Es džempīti varētu uzvilkt. Tu vispār sultinās. Labi, šitais jau ir, nav tik traki šitai, ja būtu kaut kāds džemperi veidīgais tapīstāvs. Šitais labākais atklājums termomeģi uzvilkt. Plāna, viss, pielguļoša. Man nepatīk, ka tikko vienam pielēja visu trasi. Tāds ūdens tagad ir. Būtu
otrā pusē būtu labāk, tur neuzlēja ūdeni, tur sausākam arī iebrauc cauri. Šitā tādai pērtē iebrauc cauri. Nu, būs? Kas? Tas jau tikai 11. Viņam vajag labais laiks ir. Kāds? 12:52? Nobrauc 12:50 dan. Un forši tikko ūdeni te izlēja, priekš tā iepriekšē tāpēc ir sausa. Ērēs, startā aizies, pēc tam uzrauc purnu gaisā. Skaidrs jāuzsilda riepas, būs jāpamēģina mitrums nos dabūt. Vidējām piedodies, ka tagad es novietājos. Mēs vidēji, viņš pievilka man klāt un viņš atvilkās. Ja vienīgi viņš neatmetās. Nieki nav šajā, un tā nākamā Redzējāt, arī pats čels parādīja iekšā, viss labi, viss skaisti. Kādas sajūtas? Rokas rīt, viņš man pievilka klāt, vēl kāds 10 metrus pirms finiša viņš pienāk, un tu atpaliki. Es man likās, viņš atmetās, jo laiks pārbrauc. Bet nepārbraucēja, ne? Nē. Es nopišķēju, tev ir tev. Jā, rokas rīt, viņš ir. Bet ir jāsilda riepas, jābies sildot riepas, kā man aizrāvas saniem. Ok. Ir situācija, ir ietas interpolers. Nevar roku pielikt. Jā? Izdaš? Pielieši tā galā. Pusies viņam uzliek šodien. Domāju, ka čurčais? Nē, lai viņš pēc tam mitrs ir. Kādas tev sajūtas? Es zinu, ka esmu slēnākais. Cerība, ka pretinieks vienkārši sačakrēs un mēģināšu to, ka kaut cik pieredzīti jau ir sakrāt. Mēģinās iziet uz to. Drīz man būs jāstartē. Izstartē tagad lielie. Ielas uztraukumi viņš ir. Ceru uz to, ka pretinieks sačakrēsies un man vismaz kaut kāda pieredzīta ir, tāpēc es ceru, ka es mēģināšu pieredzīt, saklausījos gudrus vīrus, kad var laist uz pēdējā dzeltenā vaļā, tad arī mēģināsim to paķers, falš, nepaķers, ko izdarīt. Cerība nav liela, bet ko padarīt, jāuzlabo auģiks. Startu un izskatās, ka arī kāda tehniska ķibelīte piemeklējusi, bet labi. Jā, bet es domāju, ka ir pārāk ātri.
aizdos pretī finišam. Un kamēr viņi brauc, tikmēr mums nākamie Vejo Vodina ar BMW un 103. podnieks ar A4. Tā kā vēl viena meitene ir iekāpusi BMW, tā ir Vejo Vodina, un pretī ir podnieks ar Audi A4. TDI kaut kāds noteikti. Ej, tu nost. Man galvenais nav spoguļi, un es nevaru paskatīties, vai viņa mani ķer vai nē. Jo es sapratu, ka starts man ir vienkārši perfekts izlekts. Un man nav spoguļi, un es šitā pagriežos, un viņi ir aiz manis, man tāds, jā, vienkārši. Ej, tu nost. Ej, tu nost. Bet man liekas, man tik labs starts bija. Perfekts. Tā kā... Pēdējo dzeltmāju atcēl startu ir varēs kā paņemt. Jā, viņa nogulēja, nežēlīgi. Nē, man nav spoguļi. Bet pēc laikiem viņi ir ātrāk. Jā. Paņemot kopā, ņemot reakcijas. Un tad reakcijas, dēļ reakcijas. Jā. Ej, tu nost. Tas ir kaut kas. Cīņā par pirmo vietu. Tas nenozīmē, ka otrs paliks cīnīties par trešo vietu. Nē. Zaudētāju izslēdz no turpmākās cīņas, vienkārši iet uzreiz lec milzonīgs soļš uz priekšu, tāpēc, ka nav pretinieku šajā kārtā. To jau mēs, cik tā mums vairs tur palicis ir, tas nekas. Tagad mums noteikti top 8, cīņa par iekļūšanu top 4, pēc tam top 4 un visu. Fināli braucam mājās. Tik vienkārši. Sorry, aizmirst ieslēgt kameru. Papisām. Sūdīgs starts, neieliku vienā ātrumā. Viss slikti. Stulbi tik daudz gatavojās. Jūs redzat, ka tur tam notikums notiek. Tev laiks ir labāks. Viņš pirmkārt atlaida beigas. Viņš atļauj man pielaist viņu klāt. Bet es nogulēju startu un es neieliku trešajā. Es varu otrā tikai ieliku trešajā. Jā, tāds ir sports. Tā, diemžēl ir. Bet es varēju viņu pacelt. Es viņu varēju pacelt. Ko darīt? Kā ir, tā ir. Nu, bet vismaz labā ziņa ir. Es cīnos tagad pa top 4. Ja es uzvaru, tad es būšu pirmais vai otrais. Ja es zaudēju, tad cīnīšos pa 3. 4. vietu. Tad redzēs, kā būs. Jā, sējāt. Es ieslēgu GoPro pēdējā. Tā, no Brazevičus brauc ar BMW pirmās sērijas 1.8 dīzeli un podnieks brauc ar Audi A4. Jā. 1.8. Stipri lēni izskatās, jo pēc šitām ātrajām mašīnām, bet
Bet arī viņiem vajag dot iespēju paskrieties uz papis. Ātrāk līdz galām. Daugas Brazauskas. Jākabs Podnieks šodien iegūst godpilno 3. vietu. Malacis! Tas ir labi! Kā viņš 3. dabu, ja viņi bija 4? Tā meiča viena patētēs sanāk. Trešais. Nē, otrais. Trešais. Jūs braucāt pa 2., 3. vietu. Jo. Pirmā vieta pati aizbrauc. Bet es viņu uzvarēju iepriekšējā braucienā. Es saku, es jau tagad cīnījos par 1., 2. Bet es viņu... Pa 3. tikko teici, ka tu paliki 3. visi. Tu esi 3. Kā tad es iepriekš pret to bembu skrējos un uzvarēju? Tad viņi tagad skriesies pa 1., 2. Viņu starpā izšķirsies, kurš brauks 1., 2. Es jau domāju, ka es 2. paliku. Es domāju, ka vispār domās, ka Nē, es domāju, ka es 2. palicu. Bet tas bembas galā metās, viņš mums spied pa bremzēm. Tā kā, nu neko, vismaz 3. vieta. Vismaz. Labāk kā man. Labāk nekā tev, labāk nekā Paulai. Jākabs Podnieks! Second place, Dominika Goločovaitė! First place, Vytaukas Brazauskas! У нас такой есть один. Un ko? Esam nobraukuši. Apsveicam sīko 3. vietu. Lēnākajā klasē, kur bija pilnīgi bezcerīgi, kā jūs redzējāt, un atkal mēs esam izcēluši vietu 3. bet esam. Prieks par viņu. Man bija sliktāk, man ir 5. līdz 8. vieta, bet tas arī ir labi, tā klasa ir. Tur pierādās, ka tās simdaļa, kas man pietrūks visu laiku, tā arī to arī izteica, ka tur ir baigi precīzi jāiet. Un skaidrs, ko mēs gatavamies. Pirmo reizi lielais oficiālais draģis, visi kā jauns. Tas pavisam savādāk nekā uz biķerniekiem braukt. Pirmās dienas bija skriešana, šodien bija tā krietni mierīgāk, bet vakardien, aizvakardien bija skriešanā. Jā. Tā kā tā, paldies arī mūsu sponsoriem. Jā, liels paldies Semdo, ka iedeva busu. Es varēju atvilkt pelēko. Un, protams, arī Redpārtam. Liels paldies Redpārtam, ka puikas arī atbrauc paskatīties, izbaudīja. Patika, fanoja pa mums. Liels paldies Aici, nāc šurp pie mums. Mūsu šofrī, kas ir izturējis arī šitās dienas. Tāds, Paldies, kas mums stūrē visu, palīdz skrūvēties. Jau kuro reizi jau. Kā ir braukāt līdzi visu, tu skrūvēt īstenībā, piemēram, pateikšu godīgi, pirms tam man tas dragreiz tā kā vispār, zin kā, tur nekas interesants, tā ka tu esi iekšā tajā visā procesā, visā. Arī līdzjušanā, tur palīdzēšanā, laiki jāskatās, jādomā, viss. Tu uzreiz tā kā, tas ir interesanti, paliek uzreiz interesantāk, un tas nav tā vienkārši aiziet pasēdi, paskaties. Tas atvieglo darbu, jo mums nav jādomā līdzi, mēs varam koncentrēties braukšanai. Jūs varat uz braukšanu tur. Jā, ir forši, vai ne? Nē, ir forši. Nākošais gadu brauks ar mums atkal? Mošku jau var 25. Brauks pats ir, viņš jau, es zinu, ka viņš man prasīja pa laikiem. Ja es braucu, ka tā bija 25, kurā klasē es būtu, tā bija, jā. Nē, kādreiz varbūt uz biķerniekiem kā treniņu aizbraukt, uz lielām gonkām toši. Bet paskaties, pilnīgi uz to, ka 1.9 kā gāja, tur jārēķina. Es varētu izlikt. Tu ceri? Un nākošais gads varbūt vairs nē? Labi. Bet, jā, ļoti interesanti īstenībā.
Bet ir vērts braukt, ne? Ir, jā. Arī sākām Jelgavā. Jā. Biķernieki. Tur vēl fonā apbalvošana notiek, jā. Šitais pasākums vispār superīgi. 3 dienas forši pavadīts. Esam cepušies, esam salījuši, esam visi. Esam sakasījušies, izļaustījušies, esam klusējuši pāris stundas, daži labi savā starpā. Plus vēl tas, ka pilsētas svētki bija. Jā. Pastaigājāmies. Rītīgi forši brīvdienas. Forši, jā. Tiešām forši labi laiks pavadīts, labs weekends. Jā, tad es zinu, ka mums ir vēl 2 palīdzi, kas ir palīdzējuši, bet viņas ļoti kautrējās no kameras. Viņa filmēja vienu un viņas tagad vispār aizslēpušās. Aizbūsa vispār, jā. Viņām arī liels paldies par atbalstu, visu morālu atbalstu, visu. Tas ir izbraucams vienkārši trīts no tā, kā es izbraucu un tev atnāk nomierina. Tas ir svarīgs vēl jau atbalsts. bija 3. dalībnieks, kurš diemžēl aizbrauc ātrāk mājās, jo arī jāstrādā. Tie, kas seko Paulas piedzīvojumiem, tad jā, viņi diemžēl nekvalificējās. Kvalificējās, bet viņi pirmajā braucienā uzreiz izkrita ārā un ar to viņai beidzās. Bet viņai ir potenciāls mašīnai ļoti liels, viņai pašai jāpiešaujās, bet būs labi. Nu, tad viss. Lielo dragreiz sezonu ir beigusies, vēl ir biķernieki mums palikuši, ko uzbraukt. Tur jau gan jau atkal būs mazais video. Nezinu, cik liels šitais ir sanācis. Pirmo dienu, kā jau minēju, nefilmējām. Vienkārši nepaspējām vispār neko. Tur viss baigi aizkavējās ar reģistrāciju. Viss tehniskā, visu vienu reizi paspējāt uzbraukt, katrs tikai tīri tā. Ja tur mēs arī baigi neko nepaspējām. Mums bija līdz 8 veiklā jāpaspēj. Jā, mums ir tā situācija, kad ir augusta sākums, jādie likumi. Gribās vakarā veseliņu pēc tādas saulainas dienas, svētā glītumā. Svētiņa, jā. Ko? Paldies, ka skatījāties. Skatieties tālākos mūsu dzīves piedzīvojumus, kā mums iet. Pieliekojiet, piesabojiet, paņemat mērčiņu mūsējo un tiekās nākošais.